The prospect, the possibility of a high-intensity conventional war in Europe is no longer a fantasy, and the reality is that the rising competition among big powers, high-intensity conflicts. Eiropas ārlietu komisārs Borels, kurš ir slavens ar daudziem krāšņiem izteikumiem par Eiropu kā paradīzes dārzu vai arī par Ukrainu, kuru viss ir jāatrisina kaujas laukā, kas tagad principā arī jau noticis, jau ir kaut kādā mērā jau finiša taisnē, cerams. Tad tagad viņš ir nonācis pie secinājuma, ka, precīzi citējot, Amerikas lietussargs pār Eiropu var drīz aizvērties, un Eiropai aizsardzības un drošības politikas ziņā būs jāpaļaujas pašai uz sevi. Without saying the war is imminent, it's going to start tomorrow, but making our citizens to understand that the US umbrella that has protected us during the Cold War and after may not be open all the time. That maybe, depending on who is ruling Washington, we cannot rely on the Americans' support and the American capacity to protect us. We have to build our common capacity. We have to build our own responsibility. Šajā sakarā tad notiek analīze un audits, ko var izdarīt, kas jādara. Tiek secināts, ka, piemēram, šaujampulveri ražo Ķīnā, nevis Eiropā, un šaujampulveru ražošanai ir vajadzīga kokvilna, kur Eiropa vairs neaudzē, bet audzē Centrāla Āzija, kur savukārt blakus ir Irāna. Tātad, un vesela virkni citu secinājumu izriet no šī te Borela, tātad komisāra runas, kurā viņš cits starpā norāda, ka acīm redzot ticams variants, ka Eiropai nāksies aizņemties naudu, lai attīstītu savu aizsardzības rūpniecību, un tātad ir nepieciešams, kā jau viņš minēja sākumā, steidzami to darīt, jo tātad amerikāņi visticamāk ies prom. Ko mēs no tā varam secināt sev? Tā, ka mēs atrodamies pie robežas šim te paradīzes dārzam un ļoti netālu no vietām, kur viss, kā viņš agrāk ieteica, izšķirās kaujas laukā, tad mums pēc iespējas būtu jāveic gudra politika, ārpolitika pirmkārt, šajā gadījumā, lai pēc iespējas mēs netiktu iesaistīti šajā te militārajā konfliktā, jo spēku samēri nav par labu mums. Līdz ar to gudrākais ceļš būtu no kara darbības Latvijas teritorijā izvairīties.